Trauciņi? Nu, kā tad tā? Tad jums nav trauciņi. Ai, šīs pirmdienas. Lūdzu, nu ko tad par to saka sieva un bērni, ko? Man ir tikpat kā dēli. Mūsu mājā izauguši, viens skolu beiguši, bet tagad visi 3 studenti tiesību zinības. Vai jūs no remonta kantora? Nē.
Rič, tu dzīvs? Nē, beigts. Nu, vai neaicinās spoku istabā? Tu neaksties. Lēnām, ka tu nepakūpi. Labvakar. 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 Ričard. Mēs, kas piedalāmies sīvajā cīņā pret bolševismu un par jaunās Eiropas kārtību, apzināmies, ka katra kauja prasa cilvēku upurus. Un tomēr Ričards Zanders, kā pirmais latviešu cīnītājs Austrumu frontē, līdzīgi vācu ieroču brāļiem, kā vienīgo laulību liecinieku piesaucis bargo karadievu. Apsveic, Zander, šitā bilde būs uz žurnāla Junde Vēka. To es tev apsolu. Rič. Paldies. Tu ko? Varbūt tagad sāksim visu reizi raudāt. Tāds ost. Jā. Durauj vaļā. Kā tu īsti augšā dzēries? Tas būs garš stāsts. Tev kādu uzkodu tad visies? Protams. Tu domāji, ka es esmu mīlus. Bet ko citu man bija domāt? Ko? Tā
Tad negaidīji. Gaidīju. Bet tas bija tik sen. Tu vari iedomāties. Jā. Arī es domāju, ka tu esi pazudus. Tu esi kļuvis sirms, Ričard. Vai tu šeit dzīvo? Ričard. Sēdies, Ričard. Paldies. Zuši. Pirmo reizi pēc 20 gadiem ēdīšu zušus. Tur zuši nebija. Padod pudeli. Un kristāla vietā mēs dzērām skūju novārījumu. Lai gan tas mūs netraucēja izpildīt plānu urāna ieguvē. Un nedomāsim par to. Un aizmirsīsim. Aizmirst. Vai sakropļotu dzīvi var aizmirst? Nu. Ņemričs. Stāsti, ko darīja visus šos gadus? Kur bija? Kapitulāciju sagaidīja Vācijā Krievu zonā. Notiesāja par dzimtenes nodevību. Nokļuvu Sibirijā. Bet kāpēc tu nerakstīji? Nu, ko palīdz vēstules? Negribēju jums sagādāt nepatikšanas. Nu, kā tev nav kauna? Vēlāk, kad man atbrīvoja, palikt uz dzīvot. Labi nopelnīju. Tagad atbraucu. Apskatīties. Tomēr vēl ko dzimteni. Kas tev tie par bluķiem? Kas tā par kolekciju? Tie tā sacīt, viss ir mani akmeņi. Iekalti pieminekļos, namu fasādēs. Aha. Tātad tu arī ceļo. Ceļu. Un tu ne. Vai jūs nezināt, kas šodien notika Brāļa kapos? Kad es tos sarkanos karogus un zvaigznes ieraudzīju, man kaukt gribējās. Vai mūsu rotu Volhovas provokācijas raksumā vedīs Brāļa kapos? Vai Zīgi? Zīgi Purmali. Izraks? Neizraks. Varbūt, ka tagad jau tur roku kūdru. Un to saki tu, kas pats visu to esi pārdzīvojis. Un tu esi spējīgs tā runāt. Ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein.
Ich bin Soldat, ich bin es gern. O, welche Lust, Soldat zu sein. Jūsu rotē 2 diennaktis jāsadz vācu galvenās kaujas grupas atraušanos. Lai izvairītos no negaidītiem pārsteigumiem, rīt uzspridzinās Nameikni Peldambi. Es tut mir leid, aber es ist die höchste Notwendigkeit. Entschuldigung. Un mēs paliksim Bolševiku ķetnās. Kāpēc? Kad uzdevums būs veikts, atteiet cauri purvam. Tā ir slepkavība. Leitnant kungs! Jūs taču labi zināt, ka izlausties cauri purvam ir nereāli. Par ko jūs dabūjāt visus šīs zīmes? Par labu kalpošanu Vācu armijā. Nebaidieties. Arī šoreiz jūs pakalpojumu pienācīgi novērtēs. Vai jūs vispār zināt, kāds man šots sastāvs? Esam tikai daži brīvprātīgie. Vispār var mobilizēti. Pavēle ir pavēle. Labi! Tad izvedieties mums ievainotos. Nevajag. Ja paliks ievainotie, puiši nepadosies. Izvedīs tikai municiju. Zini ko, Jurī? Es tā skatos, pēc kara no tevis iznāks viens labs latviešu amatnieks. Ko tu smejies? Vai tu zini, kā pie mums smiltenē mēži? Skaties! Puce atraitnis, vedētāji brauc. Pacieties, drosmiņ, tev pienāk savs laiks. Veči, transports ir klāt. Я должен смотреть. Nein, nur Munition. Keine Verwundeten. Mensch, sind Sie verrückt geworden? Ko viņš tur lūk? Atbraukuši pēc municijas. Rābies ārā. Ich habe doch gesagt, zurück! Rābies ārā! Municija vedīs, bet ievainotie paliks šeit. Ka es tev vilkšu pa tiem dzeltenajiem zobiem. Sīki! Tu man atgādini vienu lielu domātāju. Ir pat tāda skulptūra. Es tikai aizmirsu autoru. Mūsu paudze laikam nekad netiks vaļā no atmiņām. Dažkārt es domāju, ka tas ir labi. Ka 10 tādiem mēs dzīvē labāk izprotam, kas pelns, kas balts. Bet ir arī dienas, kad tev šķiet, ka tikai drusku. Tu sajūgs prātā. Nē, Ravi, mēs neesam neko darījuši tādu, par ko mums šodien būtu jākaunās. Ne tu, ne es, ne arī Zīgs. Kurmalī? Nošaut. Pulkais kungs, nekas neiznāk. Spītīgs, bez gala.
Nevar ne pušplēsta vārdu izspiest. Что, еще говорить не хочешь? Runājiet latviski. Es esmu latvietis. Ах, tā. Vai? Kad tu Krievu kreklā iedomājies latviski runāt? Kopš tā brīža, kad jūs es ieraudzīju vācu mundierī. Pulkvežkungs, atļausit? No kādas daļas? Pakāpe? Lūdzu, padzer. Strādnieks no Rīgas. Vediet man prom, tik un tā es neteikšu ne vārdu. Jūsu vēlēšanos mēs izpildīsim. Leitnant. Otrā grupa! Leitnant kungs, otrā grupa atgriežas no pirmajām līnijām. Sevišķi notikumu nav. Kurmalī. Nošaut. Nē, leitnant kungs. Atļausiet man. Ejam. Brašs zēns. Jums vajag viņu jau šodien pat nosūtīt uz virsnieku kursiem. Davai. Tā tu gribi aiziet līdz pašai Rīgai? Nu, pamēģini. Man jāiet. Mēs tev pavadīsim. Nevajag. Tas viss ir tik negaidīti. Nu, kā viņi tagad dzīvo? Tu izdarīji lielu muļķību, Rič. Tev nevajag citā ganīties par brāļa kapiem uz zvaigznēm. Zem vienas no tām guļ Andras brālis. Mazais pičuks? Jā. Dienais sarkanā armē. Nekas. Es rīt ar Antru parunāšu. Vai viņa visu zina par mūsu dzīvi Volhovā? Visu. Un arī to, kādēļ man aizsūtījusi virsnieku kursiem? Nē. To viņa nekad nebūtu sapratusi. Atceries,
Es glābu Zīgi. Tas gūsteknis laikam bija latvietis. Es visu labi atceros. Jā. Es visu atceros, Ričs. Arī man un Zigim likās, ka būs grūti kādreiz ar tevi runāt. Oho. Tas ir interesanti. Bet es Berlīnē. Pirmo alus kausu izdzēru uz jūsu veselību. Ko? Bērnu dārs. Roza! Mira! Siegfriedus! Der Herr Unterschulführer. Der. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Und der Kleine auch. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Kauns no ģenerāļa von Pillera. Oh, welche Lust, Rīt uz kara tiesu. zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Par sievietēm jūs nerunājat. Kartes arī neviens nav paņēmis līdzi. Nu ko? Varbūt uzdziedāsim. Nekad, nekad tā nemīlēju dzīvi. Alfon. Aizmirsies. Tas ir no vienas operetes. Tur arī viena šāva. Bet pirms tam viņš ilgi dziedāja. Alfon, kas būtu, ja tagad atnāktu Krievi? Ko viņi ar mums darītu? Arī nošaut. Vēlas viņa zina. Pēc viņu modas mēs būtu tagad kā tādi politieslodzītie. Bet plašās dzimtenes vārdā viņi to var izdarīt gan. Dzimtenes? Bet kas tas ir, dzimtene? Mums bija latīņu valodas skolotājs. Kad ienāca vācieši, viņš Jūrmalā aizdedzināja sinagogu un nošāva visus, kas tur bija iekšā. Dzimtenes vārdā. Tas ir dumjš piemērs. Dzimtene, tā ir vieta, kur tu esi piedzimis un viss. Bet es piedzimu jūrā. Uz kuģa. Nu, tad tu esi komunists, bez dzimtenes. Es? Es nezinu. Kas es esmu, kas neesmu. Bet cik ilgi var nezināt? Mums to vajadzēja zināt jau pirms mēneša, pirms gada, pirms 2.
Puikas, es uzrakstīju jaunu dzēju. Paklausieties, tas ir par mums. Nemiera un gaidu pavasaris. Satraukti zem sērstas maldās strauts. Piedod, mana dzimtene, ja vari. Tavā vārdā ciests un melots daudz. Dzimtā zeme, tu man balsi devi. Tevis dota krūtī slepnas sirds. Kā lai klusēju? Kad klusējot par tevi, taviem dēliem bija bez cīņas mirti. Skan jau nekas, bet dzejnieks no tevis vairs neiznāks. Rīt tevi nošaus dzimtenes vārdā. Un mani arī. Mūsu rotai 2 diennakts jāsadz vāciešu atkāpšanās. Halo! Halo! Unterkunft! Halo! Zini, ko, Arnold? Nu, vienreiz ir beigas. Vai tu to saproti? Ja vācieši uzspridzinās Knipeldambi, mums ir visas tiesības padoties. Es viņu dēļ iešu. Pārējie puikas gan varētu. Viņi ir mobilizēti, ar varu. Bet ko tu bolševikiem pastāstīsi par biķernieku mežu? Cik tūkstoši tu toreiz nošāva un kādēļ? Nevienu. Tu šāvi. Es tikai pievedu šņabi. Un ko vēl tu darīji? Fotografēju. Bet varbūt es to darīju, lai vēsturē paliktu dokumenti par visu, kas toreiz notika. Nevajag tik daudz dzert. Kur pārējās? Nav. Paši izpirkāt. Muļķis. Bet tos 3. Tu Zigi Purmālī labi pazīsti? Nē. Es arī nē. Atbrīvosim kaušļus. Kāpēc? Muļķis. Viņi ir. Ja pēkšņi puiši atsakās. Mēs būsim viņa atbrīvotāji. Ejam. Neatgādini, ka viņas kāds ar varu mobilizējis. Tu nebūsi tas, kas lasīs lekcijas par starptautiskajām tiesībām. Ejam. Tā. Savu negodu izpirksit kaujā. Ar asinīm. Janci, dzīve tomēr ir skaista. Vēlams, kas viss nav pārdzīvots, un tomēr mēs esam atkal kopā. Trūks tikai Ziga. Bet ja nu atveras durvis un pēkšņi ienāktu arī viņš, var taču notikt tāds brīnums. Zigas vairs nenāks. Tu esi pilnīgi pārliecināts? Zigas nomira uz manām rokām. Kad? Ko un kā? Runāsim par Zigu kādu citu reizi. Jancī, man tas ir ļoti svarīgi. Nu kā draugam? Viņa tiešām vairs nav. Nu, nerunāsim par to. Vismaz šovakar ne. Nu labi. Bet tu pats, Ričs, tu esi kļuvuši šais aizvadītajos gados tāds... Kāds? Janci,
Bolhovieši, cita ceļa mums nav. Nu, padomājiet paši. Vai bolševiki kādu mums taupīs? Nevienu. Šito formu, kas mums mugurā nemīl ne Krievi, ne Angļi, ne Amerikāņi. Tikai Vācijas uzvara var būt mūsu uzvara. Un tādēļ 48 stundas namēji sēd šeit turēsies. Viss notiek plānveidīgi. Knipeldām mēs viņam nevarējām atstāt. Gan mēs cauri purvam kaut kā izkulsimies. Bet 2 diennaktis šajā purvā aizliegts mirt. Ei, Zigi! Urbālī! Nu? Mainīsimies. Sēdi vien. Es vienmēr apskaužu tevi. Kāpēc? Nu tā. Tu vismaz zini, kā ir, kad tevi mīl. Kad tu pats mīli. Bet es vienu meiteni esmu skūpstījis. Viņa bija aizmigusi. Jā, bet ja paliekam dzīvajos, tad man būs visas iespējas apskaust tevi. Pirmās kāzas, pirmie mēģinājumi sadzīvot ar sievas māti. Pēc tam otrais viss iznāk daudz vienkāršāk. Bet es apskaužu jūs abus. Jums vismaz nav baidās. Un kā vēl? Jums nav jābaidās no leitnanta. Viņš tikai vienīgu reizi paskatījās man acīs. Mobilizācijas punktā. Un kas tad tu esi meitene vai, ka tev acīs jāskatās? Dzēliek, raksti savus dzejas un nefunktierē. Leitnants baidās no manis, jo viņš saprot, ka var ielaist tam lodi pakausī. Tādēļ jau kaujā mēs nekad nestāvam viens otram blakus. Viņš nāk no policijas bataljona, brīvprātīgais. Nu, un tad? Pulka komandieris Jakums arī? 40. gadā tēvs bija fabrikas vietējā komitejā. Kad atnāca vācieši, viņu apcietināja un nošāva. Esot beidzis. Kā šodien atceros to smailo degunu un šaurās. Savādi. Kāpēc viņi nenāk? Un nešauj? Atrādz, ka meklēt loģiku. Varbūt kā gatavojies? Ēd vakariņas, raksta vēstules. Varbūt. Jans. Nāc. Ejam pāri pie viņiem. Tu domā, ka pārējos fronts otrajā pusē es nodošu dzimteni? Nē. Nodevība ir šeit. Tu ieskaties leitnantu un pulkveža Jakums sejās. Viņi ir noziedznieki. Viņi daudz runā par dzimteni, bet paši jau sen pārdevuši visu, kas cilvēkam svēts. Viņi padara mūs par noziedzniekiem. Kamēr ir tik daudz spēka, lai izraujas ārā no šīs leģiona bedres. Nāc. Jāns! Hei! Es jau zināju, ka tas notiks. Hei! Kamera vēl nav par vēlu. Nu.
Es nekā neesmu redzējis, nekā neesmu dzirdējis. Leitnant kungs! Lien pakaļ. Tu gribi vilkt mani atpakaļ? Nevajag. Pats. Pats atspēries no šīs bedres. Un ej uz priekšu. Nebaidies. Velns. Kāds klusums visapkārt.
Pulkveškungs. Mēs atradām viņu starplaukā. Nomaldījies. No kuras rotas? Namēja sēda. Par namēju sētu brauks. Vai mēs jau neesam kaut kur redzējušies? Neatceros, Pulkveškungs. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Oh, welche Lust, Soldat zu sein. Ich bin Soldat, ich bin es gern. Visa mana rota. Kur ir seržants? Nezinu. Teica, ka atnezīšot kaut kādas sveces un pazuda. Nevis pazuda, bet aizbēga. Es jau cerēju, ka viņš mani nofotografēs. Tevi arī. Mūs visus trīs. Kāpēc, leitnanta kungs? Ja tu viņu vēl kādreiz redzēsi, Prasta viņam pašam. Metāla būle. Jā, es teikšu. Desmit. 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 Kāds tu tomēr esi cūkārno? Janci, es dzirdēju pēc manas aizbraukšanas, tu Volhu esot saņēmis dzelzs krustu. Tikpat labi tā krustvietā es varēju saņemt plodu pakausīt. Nu, nekautrējies. Mēs jau tam esam katra daļā. Nāc pie kapīs. Ai, klāpā. Labāk, ir bez ceļa. Es mazliet sakosi. Tik tālu nesam. Vakariņas jau ēdīsim Rīgas pielātē. Še, tavs katliņš. Negribas. Kumos spiežas rīklē. Man draugs nav vieglāk.
Vai tu domā, ka es esmu kāds nejēga? Tu esi dzīvs, bet kur tava rota? Nav. Volhovā gala viņas nolikuši. Un par ko? Roku aizsniegt! Ko tu vispār roku var sasniegt? Es nekad neesmu redzējis Rīgu! Tā, neredzējis! Nu, dēli! Ēdiet Latvijas bekonu! Viņas jau sarkanajiem atstāt! Sarkanajiem šito! Vidu! Vidu! Zinies, ko saimnieki, es labprāt dzert vēl vienu krūzīti piena. Ak, pienu? Jā. Dzintra, atnes pienu! Pienu! Paldies, Dzintra! Latvija meitene mīļotā dārgā. Dzintra! Zitēm abiem ir spainīga melnā putra! Alkohols padara cilvēku stulbu. Nevar būt! Un viņam sāk trīcēt rokas. Jā? Bet man netrīc. Galvaņi! Pazūd! Izpild komandais priekšsēdētājs! Komisargs! Skolotājs! Un pārējie pagasts sarkarie! Kas tik rūvis šosejā? Pagaid, zēn! Atdēļ man atvieglot sirdi! Pietiek, Patrīt, pietiek! Tur, kur mēs esam gājuši pāri, tur citiem vairs nav ko darīt! Stieplumā kalnā dzimtenīte! Citra! Dzimtenīte, ātri! Nešur! Nešur! Redz, Kalniņ, mēs abi esam domājoši cilvēki. Kāds tam Zigim Purmalim bija tēlvārds? Un kur viņš pirms kara dzīvoja? Nu, tas tās draugs, kas līdz pie bolševikiem. Ja mēs kritīsim Krievu gūstā, es uzdošos par Zigi Purmali. Un tev būs atkal viens labs draugs. Ak, tu! Sūka! Man patīk peldēties. Man patīk skaisti vīrieši. Man patīk flirt. Labi, rūkt skatīt. Dzintra vien šnabi. Vai tas jums arī par pif-paf? Ko tā tu domāji? Te mēs visi esam vienādi. Pif-paf. Čē. Man patīk peldēties. Man patīk skaisti vīrieši.
Cik jauki gan būtu. Senā jaunība atgriežos vēl. Nu, spēlē! Skumji. Un jums jautri? Nē. Varat novēlēt man laimīgu ceļu? Nē. Paldies. Tēti! Tēti! Kas tev, mazais? Paldies Dievam, tāds nieks vien ir. Kur tu to dabūji? Kāpēc tu klusēji, brāļuku? Vai tad tiešām tā sāp? Slikti karojāt, zoniņi! Bolševiki jau Siguldā 50 kilometri un Rīga klāt! Varbūt iesim pagrabā? Tu uz ilgu laiku atnāci mājās. Pavisam. Bet, Dēliņ, kā tad tu tā? Ak, šitas ancuks vairs nepatīk. Sarkano zvaigzni gribi nesāt. Dezertieris. Kāds tu laidies tā kā žurka no grimstoša Kaujies, kuģa? dēls! Vai tā tev mācīja runāt ar vecākiem cilvēkiem? Kincenbergs ņem uz līdz savā mašīnā uz Vāciju? Tā? Rīga jau minēta. Pēdējā pavēle un dabūsi pastaigāt pa grupām.
Ārā. Ārā šurkā. Jāni! Puikā, nebrūķē tādu muti. Kaunies, Jāni. Vēl te ir mana māja. Es te esmu saimnieks. Un ko nepareizi viņš te pateica? Es prasu, lai tu atvainojies manam draugam. To es nedarīšu. Nedarīsi. Tad ārā tu nepateicīgais puika. Ārā no manas mājas. Labi, tēv. Izmanto vēl pēdējās minūtes savas namsaimnieka tiesības. Brāļuk! Un to nekrāmējies lopatās un krāmos, tik un tā mašīnā nesakrausi. Gleznām, es teicu, gleznām pasaules tirgu tagad ir vērtība. Tēt, ko tu izdarīji? Janci! Pa ielām te tagad staigāt ir bīstami. Manās mājās tevi neviens nemeklēs. Nāc, iesi. Vai tu nebrauks viņam līdzi? Tu domā, ka es aizvien vēl esmu maza un nekā nesaprotu. Nekur es nebraukšu. Bet viņš taču vēl ir. Es viņu gaidīšu mājās. Iesi. Bet kāpēc tu nerakstīji? Antru! Kuku! Pagaidi. Antru! Un tomēr. Kāpēc tu nerakstīji? Es jau te teicu. Antru! Un tur neviens nav vainīgs. Mūsu mazā tauta vienmēr malc starp lieliem dzirnakmeņiem. Un tevi arī samali. Nē, mani nē. Es tikai negribēju, ka vēl kādu notiesā par dzīvotības nodevību. Tāpat kā mani un citus. Daudzi bija pelnījuši. Oho, tiešām? Piedod. Es negribēju tevi aizskart. Nē, man jāatvainojas. Vakar es taču neko nezināju. Par Pičuku. Tu daudz ko nezini. Jā. Ko tu domā? Skolā mani gaida bērni. Nu, tad? Rič, es esmu vajadzīga viņiem, un viņi man. Un tu viņam mācīsi, ka šeit ir paradīze zemes virsū. Un ka viņi šīs paradīzes saimnieki. Vai tu pat tam tici? Un vai viņi tev ticēs? Mums kādreiz daudz ko varēja iestāstīt, Ričard. Jā. Jā. Tev man. Jāni. Bet tie, kuriem drīz būs 18, paši visu grib izprast. Es mācu patiesību un lepojos ar to. Iesim. Man tu jau ir dzestri.
Vai zini, kas bija pirmā vieta Rīgā, uz kuriem es aizgāju? Tavu tēva nams. Un es atcerējos to dienu, kad mēs mācījāmies dejot lamnetroku. Un pēc tam visi trīs atnācam uz šejieni. Tu toreiz stāvi šeit. Es tev blakus. Un Zigis stāvīja te. Svēram mūsu draudzības vārdā, ka mēs vienmēr būsim kopā. Ka nekad nepametīsim viens otru, ka palīdzēsim viens otram pat visgrūtākajos brīžos. Zvēram, ka viss, ko darīsim, kalpos mūsu dzimtenes godam un slavai. Vai jūs zināt, ka Šeferkungs no 5. dzīvokļa šodien aizbrauc? Nu? Jā, kopā ar citiem fričiem repatriējas uz Vāciju. Nu, ko viņi trako? Latvija neitrāla valsts. Mēs dzīvojam mierīgi dzīvi, bet Vācija sen jau karo ar Poliju, Franciju, Angliju. Ka tiešām tas Šefers grib lauzt katru. Es jau viņam to pašu teicu. Un zināt, ko viņš man atbildēja? Nu? Tu Zonija likumus mācies vēl tikai 1. gadu, tāpēc tev šķiet, ka te mums viss kārtībā. Un tu viņam nedevi pa kaklu? Te ir arī humānums. Zigi. Sāc un sāku. Aiziet. Jā, mums Šefers vēl piebilda, ka viņu Hitlers esot sarīkojis visas tautas nobalsošanu. Bet mūsu Ulmans, nu jau 6. gadu valdot bez kādas konstitūcijas un likumiem. Pienākšot laiks, ka neviens ar tādu nelikumīgu valsti pat runāt negribēšot. Un lai viņi brauc uz neatgriešanos. Un to, ko tu viņam teici? Lai viņi nebaidās. Es izstrādāšu jaunu konstitūciju. Līdzās meitenei iet sēns, solis steidzīgs, solis lēns, paiet diena nakts, lejūt soļu takts. Redzi, Pēter, te ir mani bērni. Tā. Man liekas, tev bija tikai... Tu neizmaldījies, man ir dēls un meita, bet šie abi man ir tikpat kā dēli. Mūsu mājā uzauguši, visi vienu skolu beiguši, bet tagad visi trīs studē tiesību zinības. Un tā ir Antras Spandagas jaunkundze, mans meitas labākā draudzene no Franču licēja. Par lielu Francē, mademoiselle? Piedodiet, bet mēs šovakar gribējām aiziet uz brāļa kapiem. Ak, jaunība, romantika, mazie krišjāņi Valdemāri. Nu, ejiet. Nu jā, mums namsaimniekiem šovakar jau arī saviešana. Ģildē. Uzredzēšanos. Uzredzēšanos, teikt. Toreiz viss likās tik vienkārši un tīvs. Draudzība bija draudzība, mīlestība. Un dzimtene bija vienkārši dzimtene. Jā. Un tagad tev tā vairs neviekas? Bet kā tu domā, ja viss, kas šeit apvedīti, pēkšņi pieceltos?
Vai viņu starpā atkal nesāktos cīņas dzīvība nāve? Sāktos par dzimteni. Pareizi. Jo vārdu dzimteni katrs no viņiem ir izpratis savādāk. Un kā tu to tagad esi izpratis? Es? Jā. Es domāju, ka pulkvedim Jakumam un leitnantam šis vārds nozīmē pavisam kaut ko citu nekā tam sarkanarmietim, kuru tu nošāvi. Ja es tev drīkst atgādināt. Lūdzu. Mēs runājam būt atklāti. Janci, es nekad neesmu bijis Sibīrijā. Kur tad tu biji? 45. gadā pirmajā miera dienā. Es paceltam rokām soļoju cauri Parīzei. Un ļauj, lai skaists francūzietis man spļauksējā. Vēlāk es to aizmirsu. Franču sievietes arī. Bet tagad? Tagad? Paiesim tālāk. Bet tagad man ir kabatā dokumenti, kuri apliecina, ka es esmu Zīgas Purmalis. Un ja būs nepieciešams, arī tu to apliecināsi. Nekā vairāk no tevis man nevajag. Starp citu, tev sveiciens no mūsu bijušā pulka komandieru Jakuma. Viņš ārzemēs tagad ir liels vīrs. Viņš? Vai mūsu valkos ir seržanti atceries? To garo slieka brillēm. Atceros. Viņš man reiz lūdzu to pašu. Vai tu zini, ko es viņam atbildēju? Es tev iedošu 2 kapeikas. Automāts nav tālu. Dzels krusts tev jau ir. Tagad varēs izpelnīties jaunāku goda zīmi. Lič! Pagaidi! Tu nekur neaiziesi. Tu domā? Janci, nenāc klāt! Ulrič, es tev neļaušu izdarīt. Janci, nenāc klāt! Ulrič,